Ir aizbraukuši ap 307 tūkstoši valsts piederīgie, 200 tūkstoši pēdējos 10 gadu laikā. Un cik vidusmēra ģimene gada laikā samaksā, kā sakot, nodokļos. Var aprēķināt, cik mēs esam relatīvi zaudējuši valsts ieņēmumus ar šiem cilvēkiem, kas ir ārpusē. Ja? Un mūsu akcijas mērķis ir aicināt uzņēmējus sniegt informāciju par vakantām darba vietām, kas vēlās atgriezties, lai tie, kas vēlās atgriezties dzimtenē, redz, ka viņš šeit gaida. Otra lieta, ja mēs neatdzīvināsim savu tautas saimniecību, principā, lai atgriezt 370 tūkstoši Latvijas iedzīvotājus vai tautiešus, mums vismaz jārada 100 tūkstoši jaunu darba vietu. Ja, un tas ir galvenais, manuprāt, ja Latvijas vadība to nesapratīs, tad mūsu centieni būs izlaisti vējā, varētu tā teikt, un tas ir viens no pašiem galvenajiem panākt to, lai sabiedrības viedoklis ir tāds, ka pats galvenais, kas mūsu Latvijas vadībā jādara, ir jārada šīs jaunās darba vietas. Ja. Ko es pats no sevis uzskatu, kad, lai šīs darba vietas radītu, arī šai sistēmai, kas mūsu Latvijas vadībai jābūt, kas viņas motivē. Ja. Man nesen bija jāatbalda komentāri kā tā. Latvijas valsts amatpersonu nerūpējās par valsts, es teicu, izdaram eksperimentu. Atrodam 25 Latvijas iedzīvotājs, nosaucām viņus par Latvijas valsts amatpersonām, vai viņi būs motivēti, kā sakot, rūpēties valsts par to, vai nebūs motivēti. Jā. Katrs uzņēmējs saprot, ka, ja ir uzņēmums, tad uzņēmuma vadībai jābūt motivētai sasniegt mērķis. Un pats ceturtais, pēdējais, mēs varbūt varētu teikt, mūsu akcijas sadalām tādās divās lietās. Pirmais, ko mēs tagad uzsākam par šīm darba vietām un sabiedriskā viedokļa veidošanu. Otru, mēs cenšamies celt šo mūsu pašu pasapziņu. Saprast to, ka mēs esam ne tikai labi darba veicēji, bet arī mēs varam būt labi darba devēji un nekautrēties. Un mūsu klātbūtnē viens arī reāls piemērs, kāds ir atgriezies no ārzemēm cilvēks un kā viņš ir uzsnācis savu uzņēmējdarbību Latvijā šeit. Un kas mums ir relatīvi kādi plāni, ir lielākā tiesa, ko mēs jau esam tagad iesākuši organizēt tādu plašapziņu sabiedriskos mēdījos, publiskajā telpā, tādu informatīvu par mūsu kustību, reklāmas veidosim tālāk, lai sabiedrībai būtu kategorisks viedoklis par to, ka mūsu valsts vadība ir ārad šī darba vietas, jāattīsta tautas saimniecība. Un arī pierreiz sniedzot šo informāciju visiem uzņēmējiem, kad ir vieta, kur atstāt savu informāciju un atrast darbiniekus un paaicināt cilvēkus atpakaļ no ārzemēm. Un kā trešais, kā nākamā mūsu tāda akcija būs šīs organizēt tautas pašapziņas celšanu. Meklēsim veiksmes stāsts pa visu Latviju, kur cilvēki ir noticējuši saviem spēkiem, ka viņiem izdosies tādā veidā radot arī citiem to apziņu, jo mums parasti saka par mūsu tautu, ka mēs visu laiku tur raudam, ka mēs nevaram, mums neizdosies, Igauni labāk, lietuvieši labāk, bet radīt šo apziņu, ka mēs esam paši spējīgi un daudzreiz labāk var pa citiem nekautrēties no tā. Un tāpēc mēs aicinām jebkuru uzņēmēju, kuram rūp reemigrācijas jautājums, sniegt informāciju par vakantājām darba vietām. Visu šīs vakantas mēs publicēsim mājaslapā un ja kas sūtat e-pastu. Tas īsumā viss. Paldies! Pētījuma ietvaros Kalnozalas un partneri veica aptauju internetu vidē, kur aptaujāja 355 cilvēkus ar jautājumu, kāds ir mūsu kā tautas un katra individa paša vērtētais pašnovērtējums. Apbrīnojami, ka 77,2% iedzīvotāju aptaujāto atzina, ka zemes pašnovērtējums ir traucējis viņam kādā dzīves situācijā. Tikai 1,1% aptaujāto vērtēt savu pašapziņu kā ļoti augstu. Šādu procentuālu attiecīgi bieži zināmas šaubas. 61,1% uzskata ģenerāli, ka mums ir vidējais pašnovērtējums, bet 27% kad zemes. Tajā pašā laikā personīgais pašnovērtējums katram no respondentiem tika vērtēts kā augsts 7 gadījumos no 10. Šeit lieku reizi arī parādās tas, kad ir grūti palīdzēt kādam, ja viņš pats saka, ka viss ir kārtībā. Kalaba Nacionālo uzņēmēju padomu atbalstīja valda akciju, valdes ir arī mūsu biedrs. Mēs uzskatām, ka situācija praktiski ir apstājusies, dialogs neeksistē starp valsti
un mūsu iedzīvotājiem, kas ir aizbraukuši. Tad faktiski katrs 6. no Latvijas iedzīvotājiem ir prom, un mēs esam pieņēmuši, viņi ir tur, viņiem bērni mācās īru skolās, laikam tā būs. Un tā otra puse arī saka, jums nav tāda darba, nav tāda atalgojuma. Es vēl atbildēšu uz jautājumiem, īsumā var citēt Andrus Manfeldes interviju, kad viņa pieveda šo salīdzinājumu, kad 53. gadā, kad rehabilitēja izsūtītos un promvestos, nekad nestāvēja jautājums, vai nav labi turpat, jo tam latvieši patiešām dzīvoja labi, jo viņi prata strādāt arī Krievijā, bet bija jābrauc uz mājām. Un šī alga, automobīls un materiālās vērtības, tas bija mazliet otrā pusē, bet loma jau nav uzbrukt vieniem un otriem. Loma ir parādīt, kad mēs esam šeit, mēs faktiski gaidām mājās, un mēs izjūtam atbildību par to, ka situācija tāda kļūs pa 20 gadiem. Paldies. Jā, šis jautājums par aizbraukušo skaitu ir ļoti dramatisks. Un es domāju, ka Latvijā šodien nav svarīgāk uzdevumu, kā veidot uzņēmēju darbību, kas īstenībā pirms 20 gadiem nebija akceptēta kā galvenais uzdevums. Un pēc 20 gadiem mēs redzam, šeit ir 300, valsts nosaukt 375 000. Es domāju, ka ir 500 000 aizbraucis no Latvijas. Un tas ietekmē jebkuru darbību. Tā skaitā arī studentus. Studentu skaits ir drastiski samazinājies. Un, ja nav studentu, ja nav augstākās izglītības, tad nav arī pienesuma tautsēmniecībai. Un pie tā mums patiešām ir ļoti, ļoti jāstrādā. Visiem ir skaidrs, ka jauna darba vietu radīšana, tas ir galvenais, uz ko mēs, kam jābūt pamatā, lai cilvēki atgrieztos. Jābūt arī ekonomiskiem nosacījumiem, jābūt ir nodokļu sistēmai atbilstošai, lai varētu cilvēki domāt, ka Latvija ir viņu īstā ekonomiskā vide, un šie jautājumi ir ārkārtīgi aktuāli. Un ja mēs nesaprotam, un es negribētu teikt, ka nesaprotam, bet ja mēs neakcentējam šos jautājumus, tad bez šaubām ir ļoti sarežģīti. Nodokļu sistēma, jaunu darbvietu radīšana un attiecīgi arī labklājības celšana. Tas ir Latvijas galvenais uzdevums. Un, lai mēs to spētu, mums ir jāvairo mūsu cilvēku skaits. Protams, ja šo skaitu mēs vairojam uz latviešu pamatu, kam šie ir etniskā dzimtene, tad tas vienmēr būs labāk, nekā mēs to darīsim. Un iespējams arī vajadzēs darīt savādāk. Es esmu reāli nostrādājusi 1 gadu Anglijā, bet, lai cik tas dīvaini nebūtu, iemesls, kāpēc es atgriezos, nebija saistīts ar materiālām vērtībām, bet gan ar tādu cieņas izjūtu pret savu dzimteni. Es atgriezos, lai laistu pasaulē Latvijas pilsoni, bet nevis paliktu tur un laistu pasaulē Anglijas pilsoni. Un es esmu ļoti dzīves piemērs tām, ka atgriežoties šeit, es atradu iespēju šeit palikt, strādāt un skolot savu bērnu šeit un iegūt vajadzīgo pieredzi, lai atvērtu arī šeit savu uzņēmumu. Sakarā ar to es vēlos piesaukt savu kolēģi Aleksandru, kurš ir arī atgriezies no turienes, lai kopīgi mēs ieguldītu šeit Latvijā un attīstītu to. Я тоже проработал больше 10 лет за границей. Это не было только Англия, это была Франция и корабли круизные. То есть в Англии я тоже учился, где я закончил французский кулинарный институт, работал в разных ресторанах хороших и в итоге вернулся в Латвию, чтобы открыть свой ресторан. Там я заработал денег, там я получил какие-то знания, которые я сейчас могу везти сюда и развивать их здесь, в Латвии. Это была моя цель, и, в принципе, сейчас она уже у нас ресторан, и она работает. Varbūt tās 2 vārdos iztulkošu, Aleksandrs pastāstīja par to, ka
Viņš ārzemēs ir gan strādājis, iegūstot gan pieredzi, gan arī izglītību iegūstot vienā no ekskluzīvākajām angļu skolām. Un nopelnītos līdzekļus un zināšanas, ko viņš tur ir iegūst, viņš ir atvedis atpakaļ uz dzimteni un šeit izveidojis biznesu, lai attīstītu savu valsti. Sākšu ar to, ka tas uzsaukums par stipriem vīriem šodien laikam ir ļoti simbolisks, jo šodien pasludināts Krievijas sankcijas pret Latviju, un šajā brīdī ir jāstiprina arī Latvijas valsts. Tā saskar mazliet arī ar armijas stiprināšanu, bet mūsu uzdevums ir stiprināt valsts. Un tas, ko valsts arī teica, mēs gan neesam ar viņu nevienā uzņēmēja apvienībā kā saistīti, bet mēs laikam esam dombiedri. Tas, kas valstī nav atregulēts, ka ir pārāk dārgi šobrīd algot cilvēkus, un tāpēc laikam tās algas, ko šobrīd cilvēki saņem, ir relatīvi par mazu, lai uzņēmēji nevar samaksāt tādas algas, kas būtu vairāk konkurētspējīgs ar kaimiņiem. Man ir nesens piemērs, ja Kristīna ir atgriezusies Latvijā, tad cita Kristīna no Baltas apvidus man draugi. Meita šobrīd plāno augstājumu pamat Latviju, izmantojot Krievijas programmu par tautiešu atgriešanos Krievijā. Viņi gan daudz kaut kur Eskabārovskas, Skamsinos Kamos, bet tas tikai nozīmē to, ka šobrīd Latvijas valstī nav izstrādāti pietiekoši interesanti priekšlikumi cilvēkiem šeit, ja viņi ir gatavi pat aizbraukt uz tādām mazatīstītām vietām, kā šis te novads. Tāpēc man liekas, ka viens no galveniem uzdevumiem, un es ceru, ka valsts arī atbalsta, ir arī valsts politikas veidošana, ja mēs varētu vairāk augot cilvēkus un maksāt viņam lielākas algas. Par tautiešiem ārzemēs es šeit redzu divus aspektus. Viens ir atgriešanās, pie kuras pateikšu, par ko es pateikšu vēlāk, bet otrs, es domāju, no mazsvarīgs ir tiem tautiešiem, kas tur ir, lai viņi palīdzētu arī dot ieguldījumu Latvijas tautsēmniecībā. Mums, teiksim, šobrīd paketē 30 ražotāju un pakalpojumu sniedzēju eksporta priekšlikumu, un iespējams, ka daļa tautiešu, kas saistīti ar tirdzniecību, varētu arī palīdzēt Latvijas valstī tādā veidā, ka sekmē šo te produktu pārdošanu to valstu tirdzniecības tīklos, izlemzēt ienāšanas uzņēmumos, kuros viņi šobrīd apmetušies. Savukārt tiem, kam nav šāds dotības, mēs, protams, atbalstīsim atgriešanos. Ir arī valsts instruments. Man liekas, ka laba programma ir Altium, kas piedāvā 75 000 eiro starta kapitālu, lai uzsāktu uzņēmēju darbību šeit. Protams, ka dažiem biznesiem tas ir par maz, vai restorānu, un tā ir 4. daļa no dibināšanas, bet var sākt ar mazākiem uzņēmumiem. Un tas, ko ir asociācija piedāvā, ka mēs esam gatavi šiem cilvēkiem bezmaksas sniegt konsultācijas, kā uzsākt tirdzniecību šeit, un arī 100 dienas piedāvājam bezmaksas pilnu servisu, ko piedāvā asociācija. Un arī jāsaka, arī man kā mazam darba devējam ir viena darba vieta, kur es izveidošu tam cilvēkiem, kas saistīts ar tirgvedību, un ir gatavs pie mums sākt strādāt. Jā, labdien visiem! Laikam es gribu sākt ar vārdiem paldies, ka esat šeit, jo, kā es arī teicu Kristīnai pirms kādu laiku, kad es studēju politikas zinātni, es pirms 12 gadiem izstrādāju projektu, lai katram valstī būtu labi. Man tikai vajadzēja pagaidīt gan 12 gadus, ka šī tēma ir atkal uzklausīta, un laikam arī valda doma domāt par šiem vīriem, jo aiz viņiem, jo, protams, ir tās sievas un tie bērni un tās dzimtas. Es te nesen izlasīju grāmatu Namēja Gradzens, un tajā brīdī es atkal smaidīju, jo tieši tajā brīdī es arī saņēmu šo uzaicinājumu būt šeit. Jā, savā laikā mūs šeit uz vietas gribēja kalpināt, un tagad ir sanācis, ka mēs paši sevi gribam kalpināt kaut kur citur. To, ko es esmu izdarījis, protams, kā jau Kaspars Ulģis teica, nav viegli, un es arī gadiem ilgi domāju to sfēru, kā es varu palīdzēt gan ar savām zināšanām, gan ar savu dzīvesveidu šai sabiedrībai un šiem cilvēkiem, kas dzīvo mūsu valstī. Sākums bija grūts, bet, ziniet, ir rezultāti, un es esmu ļoti pat lepna, ka es izvēlēju šo ceļu. Man laikam es darbojos tanī daļā, kas ir 3. punkts, celt pašapziņu Latvijas iedzīvotājiem. To es sāku darbojoties kā psihoterapeits un kā psihologs grupās nometnēs, ka es strādāju ar ģimenēm, ar jauniešiem, ar bērniem. Bet tad man likās, tas vēl ir vispār maz. Un mēs sākām, jau nodibināja biedrību, un mēs sākām nodarboties
ar Latvijas talantīgo bērnu apzināšanu. Un, protams, tas ir neliels solis uz priekšu, lai arī šiem bērniem jau maziem būdami radītu mīlestību pret Latviju, nest Latvijas vārdu pasaulē, jo šie bērni pa 10 gadiem jau ir lieli, šie bērni jau mācās, jau studē, un tas ir tas, kas arī man priecē un kādēļ es atbalstu šo programmu, par ko mēs šobrīd runājam. Protams, vēl bija par maz, un man vēl likās, ka vēl kaut kas ir jāizdara, jo tieši, kas man acīs krīt, ka tā pašapziņa, pašvērtējums katram cilvēkam, it sevišķi sievietēm, ir par maz, un tā radās arī ideja strādāt ar Latvijas vecmāmiņām. Tas nav viegls darbs, jo tajā brīdī, kad cilvēks, un arī šīm vecmāmiņām, ar kurām mēs strādājam, arī daudzi radi un bērni ir ārzemēs, arī šīm vecmāmiņām ir sajūta, kad viņām jau viss ir garām un nekas vairs nav iespējams. Mēs lēnām garā ar darba grupu parādām, ka te ir ko darīt, kad Latvijas sievietes ir brīnišķīgas, kad viņām ir šie stiprie vīri un bērni jāved atpakaļ uz Latviju. Un tādēļ es noteikti ļoti, ļoti atbalstu šo ideju, jo ja vēl tie daudzie tūkstoši brauks prom, tad tiešām vienā brīdī mēs nezinām, ko mēs te darīsim un cik mēs te paliksim. Ko es vēl noslēdzot gribētu teikt? Kāda austrumu filozofa vārds, tas ir runa par Latviju un par šīm darba vietām, kas gan mums trūkst. Ir ļoti bēdīgs fakts, ka nabadzība, kā teica kāds filozofs, nabadzība ir slimība. Un tajā brīdī paliek bēdīgi. Ja mēs ņemam vērā, cik Latvijā ir nabadzīgi cilvēki un cik cilvēki dzīvo zem iztikas minimuma, tad principā valsts ir diezgan slima. Un te laikam es vairāk arī gribu griezties pie uzņēmējiem. Un es esmu jau daudzas reizes melnā sarakstā bijusi, kad cilvēki, kuriem ir ļoti daudz un vairāk nekā viņiem vajag, es vienmēr esmu teikusi, dalieties. Nu, nepērkiet 7. Mercedesu, nepērkiet 2. jahtu. Tad dalieties ar šīm pašām, ko valsts saka, darba vietām, ar iespējām apmaksāt studijas bērniem, kuri nevar. Rast iespēju šīs pašas dot un dalīties. Un tie ir vārdi, ko es arī gribu novēlēt Latvijas uzņēmējiem, sadzirdēt šos vārdus, šo aicinājumu. Un palīdzēt tiešām Latvijai palikt veselai. Tātad es pārstāvu Siguldas novada Allažu Krājasdevu sabiedrību, un tā ir jau vairākas gadsimtus pārbaudīta metode, kā veicinot sabiedrības aktivitāti var uzlabot ekonomisko situāciju valstī. Šodien Īrijā ir viens no lielākajiem latviešu diasporām, kas ir bijuši spiest pamest mūsu valsti, bet pirms 40 gadiem Īrijai bija tāda pati situācija kā Latvijā, un cilvēki brauc no Īrijas prom, jo nebija darba un nebija ienākumu. Valsts izvēlējās aktivizēt sabiedrību, dot iespēju pašai sabiedrībai savus problēmas risināt, un šodien Īrijā 2/3 iedzīvotāji ir saistīti ar kādu no Krājasdevu sabiedrībām. Arī mums Allažu pagastā krīzes gados, 8. un 9. gadā, izdevās panākt to, ka iedzīvotāju skaits nevis samazinājās, bet pieauga. Pieauga viena iemesla pēc. Mēs devām iespēju iedzīvotājiem atrast darbu, mēs kreditējām uzņēmējus, darba vietas samazinājās mazāk, radās jaunas darba vietas, un ja tu vari uzturēt sevi un savu ģimeni, tad nav iemesla šo valstu pamest. Un es uzskatu, ka tik daudz gadus ierēdniecība nav spējusi pierādīt, ka var apturēt iedzīvotāju aizbraukšanu, ka ir jādod lielāka iespēja sabiedrībai pašai par sevi rūpēties. Jā, tikai un vienīgi to vajag atzīmēt katram, kas šeit ir cilvēkam klāt. Citu apstākļu, citu nosacījumu nav. Tikai un vienīgi ekonomiskais stāvoklis. Un nevajag taisīt kaut kādas muļķīgas, naivas programmas, atgriešanas un vispārējo. Ekonomika. Un ja mēs neiesim uz to, lai būtu mums šeit realizēti lieli projekti, tad mēs neko nesasniegsim.
Lielu projektu realizācijai šodien trūkst inženieru. Es varu pateikt ar pilnu atbildību, ka šodien cilvēku kvalifikācija, specialitātes, inženieri trūkst pat elementārās, neteiksim elementārās lietās, bet ļoti vienkāršās lietās, kas būtu nepieciešams. Par ko mēs varam runāt? Tas ir, par ko mums jārūpējas gan studiju programmās, par ko mums jārūpējas kopumā. Un ja nebūs šīs ekonomiskās attīstības, un ja nebūs šo lielo projektu, tad Latvijai izaugs nebūs. Un nebūs arī runa par to, ka dzimtenes mīlestība tā ir bez šaubām katram mums svēta. Tajā skaitā arī man. Es Latviju mīlu un mīlēšu, un nekur es nebraukšu projām. Bet jābūt visiem ir arī pamatam, lai šeit dzīvotu. Šobrīd mēs redzam, ka visvairāk varētu būt skata piena rūpniecība, kaut arī neviens no piena rūpniekiem šobrīd nav sūdzējis. Otrs vājākais sektors ir šprotas, zīvu konservi, bet tur lielākiem ražotājiem problēmas nav, jo Krievijas īpatsvars ir 25%, un ir citi tirgi, kur šie produkti ir pieprasīti un vēlams pārcēt. Citkārt būs ar atsevišķiem maziem uzņēmumiem, kur ir pārāk atkarīgi no eksporta bijuši uz Krieviju, un 89% eksports sastāv Krieviju. Bet ir jāņem vērā vēl viena lieta, ka Krievija nav ierobežots tirgus, ka ir vienotā ekonomiskā zona, kurā ietilpst arī Kazahija, Baltkrievija, un es nezinu, Armēnijas kādā statusā ir, būs vai nebūs, bet preces ieviešana starp šīm valstīm nav aizliegts. Tas nozīmē, ka vienīgais, kas tad var būt, ka šis ceļš būs garāks un iespējams nedaudz dārgāks. Arī Krievija nav vairs atsevišķi savām lokām. Protams, ka varbūt pēc tam atsevišķi Krievijas spiedienu uz vietējiem spēlētājiem, bet es domāju, ka tie būs vērsts uz lielākajām, būtiskākajām preču grupām, piemēram, iespējams Amerikas vistā, bet tāds latviešu process, es domāju, ka ne Putina un Medvedevu pārāk neinteresē. Protams, interesants arī tāds fakts, jūs zināt, kādās preces ir izslēgts no ierobežojuma. Pārtika bērniem un alkohola. Tas otrais ir ļoti tāds simbolisks. Ieprasītākās produktu grupas. Galvenokārt ir mērķis radīt to, lai sabiedrība iesaistās. Kā jau Ēriks teica, kad Īrijā tieši sabiedrības iesaistīšanos var tik atrisināt šīs tautsēmniecības problēmas. Jā, un arī saprast to, kā es dažreiz saku Krieviem tāds teiciens, spasieni utopājuši, dēļ ruku sami utopājuši. Jā, latviešiem ir tas laimes lācis. Ja mēs visi gaidām, ka kāds atnāks, mūsu vietā kaut ko izdarīs. Jā, uz doto brīdi ir vēlēšanās, lai sabiedriskā apziņa, sabiedriskais viedoklis tomēr spiestu mūsu valsts vadībai rūpēties, lai mūsu tautsēmniecība attīstās un veidojas jaunas darba vietas. Jūs dod signālu valdībai? Vadībai, es domāju, ne valdībai, jo principā arī Saimai jādara viss, lai šī tautsēmniecība attīstās, ne tikai valdībai. Jā. Un uz doto brīdi, kā es jau minēju, es neredzu nevienu motivāciju, kāpēc mūsu vadība, valsts vadība būtu jārūpējas par mūsu valsts. Tas ir lielākais absurds. Latvijas valsts ekonomisko izaugsmi neradīs nekādas mākslīgas injekcijas no ārienes, un arī, cik es kā uzņēmēju padomas vārdā savā rakstā tik minējis, mēs neuzskatām, ka ir jāatņem kaut kas esošajiem iedzīvotājiem, teiksim, no šīs nodokļu bāzes, kāda daļa, kas tiktu domāt par atgriešanos, un tad tūdaļ sākās kāda neiecietība, kad kurš ir aizbraucis, kurš palicis kā vēl tā. Un papildinot to, ko pirms manis teica, situācija nav normāla, ja mājas mums būvē turki, Hesus būvē Krievijas uzņēmumu, ceļus mēs uzaicinām būvēt vāciešus, un tajā pašā liela daļa kvalificēta mūsu speciālisti ir ārpusē. Akcijas mērķis viens no ir dot šo signālu cilvēkiem, kas ir aizbraukt, ne tikai signālu, bet arī tātad iespēju vērsties vienlaicīgi gan pie valsts par to, ka tā ir programma un lieta, par kuru ir jādomā, kas ir nākamās Saimas viena no uzdevumiem, un arī dot signālu mūsu prom aizbraukušajiem par to, ka bez viņiem jau nevar radīt šīs vietas. Viņiem ir kaut kāds kalnā kāpšanas sākuma efekts tāds, kad ir jābrauc, jāķerās kopā un jāliek. Vai tas ir rēķināts skaitļos? Pirmkārt, mēs gribam dot šo starta signālu, un pēc tam es esmu pārliecināts cilvēki, kas atgriezīsies, viņi jau runās mūsu vietā, teikt tagad, ka tie ir 100 vai 1000, apstādināt negatīvo tendenci, kad aizbrauc vairāk nekā atgriežas, tas būtu pirmais solis, un pārējo jau rādīs. Tā, ka es esmu pieaicināties, bet neesmu iesaistīts tieši akcijā. Man liekas, ka
maz tāds iespējas, ka valdības šī ideja radās pēc tam, kad mēs atklājām piemiņas plāksni Latā, arī vienam aizvēršam un simbolam. Iespējams, ka tad valdība radās šī ideja veidot šādu platformu. Tāpēc, laikam, mums šobrīd nav vēl izveidot lielu dombiedru grupu, bet saprot, ka valdība šī ir laba iniciatīva, ar ko viņš grib radīt tādu aktivitāti pārējos. Tad jautājums, es ceru, ka valdes spēs novadīt šo akciju, un ka arī pārējie piebiedrosies, un ar laiku tā veidosies kā masveida kustība. Mums ir ļoti daudz piemēru, kā cilvēks ir sācis no nulles, pēc tam ir bijis arī par prezidentu, un savas idejas ir vairāk vai mazāk realizētas. Patiešām tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es domāju, ka demografiskā situācija un viss, kas ir saistīts ar to, Latvija ir izšķiroša. Es savām meitām esmu novēlējis, lai no katras būtu 4 mazbērni. Un es to tiešām patiesi vēlos. Un tas ir tikai viens solis. Otrs solis bez šaubām jādara viss iespējamais, lai ekonomiski pamatot būtu šeit atgriezties. Un par to es gribu vēlreiz akcentēt. Nevajag mums veidot mistiskas, naivas programmas, sākot no pašas augšas. Mums ir jāveido ekonomika, kas balstīsies uz labklājību, lai šeit patiešām katrs iedzīvotājs. Un arī varbūt, es pat šoreiz pateikšu mazliet atklātāk. Es domāju, ka mums ir tomēr arī jāpiesaista ne tikai mūsu latvieši, kas ir aizbraukuši, bet arī citi cilvēki. Un pie tā ir jāturās, lai mēs ekonomiski varētu virzīt uz priekšu. Ņemot vērā, man ļoti patīk jūsu aizrādījums, lai tiešām nav naivs spēlīts, un es redzu šai programmā tiešām pievērst politiķu, valdības, saima, jebkura cilvēka, kas ir atbildīgs par Latvijas šo likteni, kuri lemj mūsu nākotni. Nepavēlti studēju politiku zinātni, lai tiešām saprastu, kā cilvēki, kuriem ir jārūpējas par valsti, rūpējas tikai par sevi. Un es domāju, ka valdi tā ir tā lieta, kas ir jāturpina un ar to jāsāk. Ir jāsāk pievērst uzmanību un pievērst politiķiem, un viņiem ir jāatbild par saviem darbiem un nedarbiem. Paldies!